Kāpēc vajag festivālu Patriarha rudens? Manuprāt, vajag tāpēc, lai izdauzītos, lai studenti varētu palaist vaļā savu radošo fantāziju un arī atraisītību, un lai būtu kaut kas svaigs un jauns un tāds, kāda es un pat tu nevar uztaisīt. Piekrītu, absolūti piekrītu. Ko jūs meklējat? Brīnumu. Zinu, ka piedzims ir mākslas brīnums. Reizēm viņš var piedzimt brīdī, kad tu nemaz negaidi. Un es domāju, ja mēs kontekstā par festivālu runājam, tad bieži vien tie brīnumi var notikt visnegaidātāk. Mirklī kāds pēkšņi kaut kas uzspīd, sašķeļās, kaut kas rodās jauns studentiem. Tas vienmēr, es to meklēju, starp citu, un tas baigi patīkam uzreiz. Tā arī, tas ir vienīgais, kas laikam mākslā ir interesanti. Jā. Vai jūs, prāt, ir noderīgi, ja mājās ir petrolijas lampa? Pat, ja tā ir Pētera Petersona petrolijas lampa. Jeb, ja tā ir Pētera Petersona. Vienmēr ir patīkamāk, ja ir Pētera Petersona petrolijas lampa, vai ne? Nevis vienkārši. Nevis vienkārši petrolijas lampa. Jā, tev ir Petersona lampa. Jā, ir. Man uzdāvināja, jā. Man jau nav. Es neesmu Viss iespējas, Māra, varbūt kādreiz. Bet tikai studentiem skatās. Jā, tas gan. Mums jau nevērtē, vai ne vairs? Man pa vēlu. Bet mēs vienmēr... Mēs tagad rādīsim, man izrādi McDonald kropus no Inšmāns, un tur es varētu vinēt. Vai ne? Kāpēc? Kāpēc nevar studentu balvu vinēt? Vai ne? Man liekas... Es esmu pietiekoši jauna, lai es varētu vinēt studentu balvu, es joprojām mācos. Tā kā mēs esam uzrunājuši komisiju, ja viņi būs dzirdējuši to, mēs ļoti, ļoti atvērti. Kā jūs raksturotu savas izrādes darba veidotāju komandu? Es raksturotu kā vitālus, dzīvelīgus aktierus, kuri grib sev pierādīt, kuri ir tik dažādi, un šajā izrādē, kas ir rīt būs labāk, viņi neizbēgami parāda, kā ir nokļūt līdz eiforijai, ar ticību, ka rīt būs labāk. Tāda arī izrāde, kā viņi paši, tādi nirboši, enerģiski piesātināti. Ja jums piešķirtu bezlimita budžetu nākamās izrādes īstenošanai, ko jūs iestudētu? Es gribētu, lai mani studenti saspēlēs tādiem augstas klases aktieriem, kā Jude Laws, Meryl Streep. Mēs varētu nopirkt tāpat kā daudz teātris ir nopirkts, mēs varētu nopirkt kādu stāru. Tādu stāru, jā. Jā. Tas varētu būt interesanti. Ja mēs varētu salikt viņus satikties vienā telpā, tas varētu notikt šeit akadēmijā, ja viņi visi sabrauc. Un spēlē ar studentiem. Jā, un spēlē ar studentiem. Tas varētu būt vērienīgi. Es teikšu, ka es pat būtu priecīgi, ja mūsu Rīgas ģeniālie aktieri, jeb Latvijas un Valmieras un Liepājas varētu spēlēt ar mūsu studentiem izrādēs. Bet visticamāk, ja mums būtu daudz, mēs visticamāk vispār netaisītu darbu. Nē, tā ir piešķirt bezlimita budžeta izrāde. Es brauktu ceļojumā. Nē, tas ir izrāde. Labi. Laikmatīgā dēļ, teātris vai kino. Tev jāizvēlās. Ko es izvēlos? Jā, ko tu izvēlies? Es teātri izvēlos, jā. Tādēļ, ka viņš ir dzīvs. Jā, teātris ir dzīvākā mākslā. Dzīvs. Tagad laikmatīgā dēļ apvainosies, bet... Viņa tomēr ir tāda iepriekš paredzamāka, varbūt tā es teiktu. Atkal apvainosies. Bet neko darīt.